Jēzus Kislotā pie Tabora kalna. Jēzus aizgāja no muitnieku dzīves vietas pēc tam, kad visu nakti tur bija mācījis. Daudzi muitnieki gribēja viņu apdāvināt, bet Jēzus neko nepieņēma. Daži no viņiem gāja Jēzum pakaļ, gribēja reizē ar viņu pieņemt kristību. Tanī dienā Jēzus pagāja garām Dothaimas vaiprātīgo namam, kur pirmoreiz ejot no Nāceretes nomierināja ārprātīgos un apsēstos. Jēzum garām ejot, tie tagad sauca viņa vārdu un ar varu gribēja panākt atbrīvošanu. Tad Jēzus pavēlēja sargiem tos izlaist. Visu atbildību viņš uzņēmās uz sevis. Atbrīvotie tulīt palika mierīgi, jo tika izdziedināti, un visi sekoja Jēzum. Pievakarē Jēzus nonāca Kislotas pilsētā, kas uzcelta Tabora kalna pakājē. Pilsētā lielākoties dzīvoja farizeji. Viņi bija dzirdējuši par Jēzu, un tagad sašuta par to, ka kopā ar Jēzu ieradās muitnieki, kurus viņi uzskatīja par noziedzniekiem. Jau pazīstamie apsēstie un daudzi citi cilvēki. Jēzus devās uz skolu, kur mācīja par Jāņa kristību, bet atgriezies pie saviem ceļa biedriem, tos brīdināja un ieteica labi apdomāties un tikai tad sekot viņam, jo ceļš, pa kuru viņš iet, nav viegls un ērts. Tad runāja tiem līdzības par celtniecību. Ja kāds grib sev celt māju, vispirms lai labi apdomā un noskaidro, vai zemes īpašnieks būs viņam labvēlīgs. Tāpēc iepriekš vajag izlīgt savā starpā un gandarīt. Bet ja kāds grib uzcelt torni, lai vispirms aprēķina, cik tas izmaksās. Vēl Jēzus mācīja daudzas tādas lietas, kas nepatika farizejiem. Tāpēc tie nemaz neklausījās Jēzus runās, bet paklusām norunāja sarīkot viņa godam mielastu un tā laikā pieķert viņu vārdos. Un patiesi, viņi sarīkoja Jēzum par godu lielu mielastu sabiedriskā ēkā. Lielajā zālē viens otram blakus atradās 3 galdi. Labajā un kreisajā pusē bija iedegtas lampas, bet virs vidējā galda, pie kura sēdēja Jēzus ar mācekļiem, griestos bija parastais aizbīdāmais loks. Pie pārējiem 2 galdiem sēdēja Jēzus ceļa biedri. Kā redzams, šī pilsētā valdīja senais viesmīlības likums. Ja kādam par godi rīkoja mielastu, tika ieaicināti visi apkārtnes nabagi, no kuriem daudzi pilnīgi aizmirsti dzīvoja pilsētā. Apsēdies pie galda, Jēzus jautāja farizejiem, kur ir nabagi, vai tiem nav tiesību ņemt dalību šī mielastā. Farizeji apmulsa un attaisnojās, ka šis senais ieradums pie viņiem jau sen aizmirsts. Tad Jēzus sūtīja savus mācekļus, Arastāriju un Kohariju, Marahas dēlus, Kolaju, atraitnes Sebas dēlu, lai atved no pilsētas šurp visus nabagus. Farizeji par to ļoti sašuta, bet pilsētā tas atstāja lielu iespaidu. Daudzi no nabagiem bija jau apgūlušies un redzēju, kā Jēzus mācekļi tos uzcēla no gultām. Šie skati dažādās mājiņās un pajumtēs man likās ļoti uzjautrinoši. Nabagi atnāca, Jēzus ar mācekļiem viņus apkalpoja, bet pēc tam Jēzus viņiem teica skaistu pamācību. Farizeji bija ļoti sarūktināti, bet neko nevarēja izdarīt, jo Jēzum bija taisnība. Bet tauta bija apmierināta. Vārdu sakot, pilsētā valdīja liels nemiers. Pēc maltītes nabagi vēl paņēma sev līdzi ēdienu atliekas, bet Jēzus svētījis tiem ēdienu, lūdzās kopā ar viņiem un aicināja tos pieņemt kristību.
Naktī Jēzus ar savējiem atstāja pilsētu. Sakarā ar Jēzus brīdinājumu daudzi palika, bet daži aizgāja gatavoties kristībai.